Ekslai dzīvo. Par cik elektroauto tagad palikuši populārāki un pieprasītāki, tad mēs šajā video noskaidrosim, vai var iepūst mēmāko failu elektroauto, cik zirdziņi nāk klāt, kādi plusi un mīnusi ir, jo standarta auto, kā piemēram šādam X-iņa vai šādam, kas te kaut kāds Rangers stāv, skaidrs, ka iepūtījusi failu, tas paliks jaudīgāks un ekonomiskāks, bet kāds bonusiņš nāk elektroauto, to mēs šoreiz noskaidrosim. Protams, uzprasīsim arī, kādiem elektroauto var iepūst failu iekšā. Un uz šo kustināšanu, uz failu pušanu pieaicināts pats ZDX. Sveicināti! Labdien! Jā, hello, mister. Tā tad izstāsta labi. Skaidrs, ka, cik es zinu, VA grupā jau visām var iepūst failus. Praktiski visam, cik es saprotu. Nu, var, bet ir tā, ka var iepūst, bet nekas nemainās. Tāpēc, kad ir, tas ir vairāk invertors limitē jaudu. Taikans ir viens no tādiem elektrokāriem, kas padodas ļoti labi failu pūšanā. Tad jautājums ir nākamais. Taikans, šis ir Taikans Cross Turismo 4. pati pirmā versija bāzes. Tātad ir parastais Taikan bez četrnieka. Tas ir ar pakaļspiedziņu. Tas ir. Jā, tas ir bāzes. Bet ar Cross Turismo nāk tikai 4. Jā, tātad būs 4, 4S un 4 GTS. Un turbo S. Jā, un turbo S tie ir jau cits. Tur ir citi motori, cita baterija. Tātad, šitas ir 385 zirgi standarta, kas ir 4. Nāk arī vēl ar 465 un 500 kaut kas. 60 kaut kas tāds bija. Tur tās, tur ir katrā, piemēram, Wikipēdijā viens, kaut kur ir cita informācija, kaut kur cita. Davai paskatāmies normāli uz stendu, cik reāli ir šitam. Taikanam stoku jaudu. Cik šim bija jābūt stokam? Jābūt 385. 385. Izgriezīsim uz ruļiem pirms faila, kas ir standartu, izmērīsim 0-100 bez faila un tādu iepūtīsim mēmāko failu iekšā, tad atkal izgriezīsim uz ruļiem un atkal nomērīsim 0-100. Cik tas būs mainījies? Jā. Jā, un citu, kas ir Teslām? Teslām var iepūst failu iekšā? Teslā nevar neko izdarīt. Tur ir Teslā katrs updates, visas failus izmētā kaut kur. Tur bija provējuši jau sen. Kas ar Porschem? Ja es iepūšu tās mēmāko failu, piemēram, Porschem, iznāk jauns updates ārā un failus pazūd vai nepazūd? Vai tikai pie dealera, kad aizbrauc uztaisa? Saproti, skaties, kā notiek šitan. Šitan notiek updateu, kas ir saistīts ar motoriem un ar bateriju. Tas ir atsevišķs bloks. Updates, kas nāk šitan tev. Multimēdijas sistēma vispārējais. Tas ir pilnīgi atsevišķs. Teslā tas ir viss kopā. MCU vienā tas ir viss, bet šitan ir atsevišķi. Tātad, ja tev fails iepūsts, tu vari tikai atgūt viņu stoku apakaļ, update tais dealers. Vai arī pie tevim, ja nepatīk fails, kas ir iepūsts, grib atpakaļ kā viņš var nepatīk? Nē, mazums cilvēki ir kaut kā, kuri negrib, viņam liekas, ka tā mašīna bojājās lūst. Bet pa lielam, rūpnīca ir paredzējusi šim aparātam 600 kaut kādiem 80 zirgiem braukt, jo motori tie paši. Nav 585. 585 ir GTS, man liekas, jā. Tad sanāk, ka viss tas sagatavots tādā jaudā, kad 600 zirdziņas turēs. Tur ir kaut kā 23% jauda, tas ir rezervu, tā kā 650, es domāju, mierīgi tur vispār bez bēdas. Jā, tā kā to izdomā pirkt savu Porscheņu GTS. Labi, skaidrs, ka tur ekstras bišķi foršākas būs iekšā Alkantāra vairāk un arī bišķi skaistākas būs. Bet iegādājies pašu parastāko četrnieku, iepūt failu un tev būs automāts GTS gatavs. Jā, bet pagaidī vēl jāparāda, ka kaut ko var iepūst. Tu jau paskatīsimies. Labi, lecam iekšā, taisam kustināšanu un braucam, nomērīsim. Mēs izmēram sākumā, kamēr nav piesiets. Izmēram 0-100, piesienam, izmēram jaudu. Pēc tam piesienam, uztaisam un jaudu izmēram vēlreiz. Jā, lecam iekšā. Tā, kas izstāsta vēl vienu lietu? Kas ar bateriju uzlādi tagad? Jo, cik es zinu, elektroauto, kad ir baterija zem kaut kādiem 20%, tad viņi neskrien vairs tā kā ar pilnu bateriju. Jā, protams. Te 326, tas varētu būt kaut kāda 85% baterija. Tā, 325 mums var nobraukt ar bateriju. 400 var nobraukt ar šito. Šitam ir lielā baterija, performance baterija. Jā, šitā lielā baterija. 94 kW. Bet tagad mums ir 325 km range, tātad baterija ir kaut kāda 80%. Ar 80% varam izripināt.
Ko izmērīsim tūdās 0-100. Ko? Ierakstiet komentāru nodaļā, kā jums liekas, cik tad šis ātri ieskriesies no 0-100. Ieraksta komentāru nodaļā, cik zirdziņi parādīsies uz stenda. Un, protams, arī ierakstām komentāru nodaļā, cik būs ar failu zirdziņu un cik ātri viņš noskries 0-100 ar failu. Tā kā jā, ieraksti, kādu varbūt tu gribētu nākamreiz mašīnīt, lai mēs atzinām šeit. Pārbaudām ar failiem, bez failiem, visu notestējam. Un, protams, drīzumā mēs uzrīkosim šeit Daino dienas, saicināsim cilvēciņus, kas būs bez maksas, uzliksim uz jaudas stenda, izgriezīsim mašīnītes, kādam arī izlozēsim mēmākos failus, un starp citā šajā video notiek tāda mēmāko failu izloze. Tie, kuri mums ļoti labi seko, tie zina, kas ir jādara, un tie, kuri būs pareizi atbildējuši, tie kā saka, saņems mēmāko failu bez maksas līdz 500 eiro vērtībā. 3 failiņus tādus izlozēsim. Jā. Nu ko, ZDX izkustinām. Skatīsimies, kas mums ar failu bez faila būs. Kur mēs izbraucam? Braucam uz Dienvidnieku otras pusīs. Tur mums ir ar Kārli dragreiz strīpe, kur var ieskrieties normāli. Nevienam netraucējot, un tur arī ātrums praktiski atļauj to izdarīt. Un vēl, ko es gribēju uzjautāt, iepūšot failu, mainās kaut kas ar rangeiem, ar visiem tiem, vairāk var nobraukt, mazāk var nobraukt? Ja brauksi, mierīgi, tas ir kaut kā, kā tagad, jābūt 10% vairāk, ka var nobraukt bateriju. Iepūšot failu? To es, man Dubajā es taisīju tur kaut kādas vairākas mašīnas, man nebija pašam, man nav tur taikans. Es nevarēju to notestēt. Tagad kad šodien iepūtīsim, notestēšu, pēc nedēļas es pateikšu tur precīzi par tieši par reņģi. Bet tāpēc atsauksmēm vajadzētu būt kaut 10%? 10% jābūt, jā, kad pienāk klāt. Tātad, ja to norisināt? Bet tas ir mierīgi. Tikko tu iedos iekšā, kā pienākās, tad būs kā pienākās, nokritīsies. Tā beigās tas pats vidējais ir sanāks. Nē, vidējais jau būs tas pats, bet, pagaidi. Ja tu gribi ekonomiski braukt, tad būs vairāk. Ja tu mauksis laika ar pilnu pedālu, tad tur nekādas ekonomijas tur nebūs, protams. Skaidrs, tāpēc, ka jauda te krietni vairāk būs, vajadzētu būt. Elektroauto skrien jau, viņi visi forši. Jā, bet Porscham šitā skaņas sistēma, kas ir vienkārši, tas ir tāda bomba. Jā, bet zini, kas ir šie skaņas sistēmā? Patīk. Es pats nobraucu Taikanu arī kādu laiciņu, un šitā skaņa, kad brauc brīvgājienā, tagad, kad nedod rīdā, man uzreiz liekas, ka aizmēr reduktoru jāmet ārā. Jā, točni. Kad brauc brīvgājienā, dzirdi, ka 30 visi žuciņas reduktoru beigti. Nē, es jau sapratu, es jau zinu, ka tā ir tūma skaņa. Jā, bet kamēr to ručkā viss forši ir. Bet tiklīdz tu brauc uz 50, viss liekas reduktoru beigti, viss ir beigts ir. Bet var pateikt, mēs nesen kustinājām Lexusu jauno, tas bija kaut kāds 550, kaut kāds elektriskais. Baigi krutā štela bija iekšā. Viņam stūrs lāpstiņi plus mīnus tā kā standarta mašīnā pārslēgšanās ātrumi. Un ieslēdz sporta režīmu, slēdz ātrumus, iedod pirmo grīdā, pirmajā ātrumā ķipa ieliec. Iedod pedālu grīdā, redlaini aiziet. Neslēdz ātrumu, pārmet, blieziens, nākamais. Un tā skaņa reāli liekas, kad apakšā īstais motors ir. Un man iedeva tādu feelingu, kad es braucu ar īstu dzinēju. Tas jau hibrīds kaut kāds? Nē, elektriskais. Tikai elektriskais? Viņš vienkārši izgriez pirmo ātrumu līdz 50, pirmo ķipa ātrumu. Un viņš tur viņā iekšā, tā kā viņš apstādina motors, un tur pārmet ātrumu, blieziens, viņš dod tālāk. Tā kā antilāks. Jā, un tu mauc tikai tālāk, nekas jau, pasties Tesliņa aizskrien. Performance. Un nekas jau tev nemainās. Ar stoku mēs neko neizdarīšu. Performancē neizdarīs ar stoku. Jā, un starp citu tie, kas nezināja, tad Audi GT e-troni un Taycan tie laikam bija vienīgie, kuriem ir ātrumkārbas ar 2 ātrumiem no VAG grupas. Vēl kam es nezinu, kam ir. Es redzu, ka es griezu tās mašīnas, redzu, kad, kur pārslēgs iet. Ķipa uz stenda redzu. Jo, piemēram, ir kaut kāda turbo mašīnas, kā 60, piemēram, 535, tur konkrēti bedri ir. Uz stenda, kur pārslēdzās turbīnas. Tad šim ir 2 ātrumi, ko uzspiedīs. Tikko nomet, dzirdēji, huņi nomet ātrumu lejā viena. Jā, šim ir 2 ātrumi. Pirmais, ko Sotakam gāja, kaut kas tāds bija, un viņš otro pēc tam paņēma. Bet, ja nav ieslēgts sporta režīms, viņš brauc tikai ar otro ātrumu, ekonomiskāku. Met savus boksus ārā. Pārbraucam pāri, tās uzstādīsim. Bet jā, tā kā pūtīsim failiņu. Un starp citu, atkal Tesla brauc. Pats cik elektroauto savairojušies tā. Klausies,
Kam vēl var iepūst? Labi, V grupai skaidrs, var šim iepūst failu Jā, iekšā. bet redzēji, skaties, kas ir e-troni. Es paņēmu tagad vienu e-tronu. Dubajā nav tie e-troni, tur vispār nav populāri. Paņēmu vienu e-tronu, pamocīju dienu, jā, pa dienu. Tur sanāca kaut kāda apakša varēja dabūt, bet invertors vienkārši šo te ierobežoja. Nevarēja neko izdarīt. 12 zirgs es dabūju klāt, tas ir 50 e-tronam. Un kaut kāds 75 Nm griez. Bet daudz? Bet uz elektromotoru tu nejūtīs. Tas nav tā kā, parastai mašīnai. Viņš uzsit un uzreiz zemē. Jo iedevu klientam, kas man iedeva? Tu arī ļoti labi pazīsti to cilvēku. Ar būmfaids. Viņš teica tā, ka īsti nejūt, varbūt bišķiņi. Bet viņš parasti, cik es viņam 10 mašīnas taisīs, viņš vienmēr... jā. Bet ir kaut kā, ir tiem e-troniem, kuriem ir cits invertors, un tos var. Es tur skatījos, bet vajadzētu vēl kaut kādu paņemt. Te kaut kur? Nē, taisni brauc apkārt otrā pusē. Jā, tā kā, kam ir e-troni, var atbraukt pie ZDX, varbūt varētu kaut kā 20, vismaz kaut tas bija 20. gada laikam. 20. gads, tas bija pats pārējais bija. 20. gada e-trons 50. Varētu kaut kā 22. 23. paskatīties. Kā varbūt kādam ir e-trons, tad atbrauciet pie ZDX, iepūtīs jums pa labu cipariņu failu iekšā, kā saka. Nē, zin kā, ja tur būs tāds pasākums, es jau naudu neņemšu. Tur jau, ja nevar, tad nevar. Ko tur? Tā kā kam ir e-trons 55. un kaut 22. gads uz augšu, kas atbrauciet pie ZDX, iepūtīs failu. Ja nebūs liels pieaugums, ar jautu naudu nepaņems. Ja būs liels pieaugums, tad gan jau, ka vienosieties pa labu cipariņu. Starp citu, kas ar ķīniešiem notiek? Tātad visi tie činglingi, visi ķīnieši, BYD, visi šitie. Ķīnieši ir tops Dubajā. Skaties, kas notiek tur. Ķīniešu mašīna Dubajā maksā kaut kāds, GAC, tur BYD. Viņas apmēram maksā 25,000 eiro jauni. Skaties, ko viņi dod. Viņi dod konkrēti, tas ir jet tours vēl, ja? Jā, tas ir Rangers, Discovery's līdzīgs. Jā, viņi ir baigi līdzīgi un nenormāli, jā, topā tas ir, jā. Un tur viņi dod 10 gadu garantiju tai mašīnai un 1 miljonu nobraukumu. Garantijai. Neviens tur, viss tas tirgs, kas ir pārējās mašīnas, tur sāk visi tikai šitie jetūri braukāt un BYD, visi ķīnieši šitie brīnumi. Jā, 10 gadu un 1 miljonu. Jā, reāli. Tāpēc, ka kaut kāds tas te viņiem ir laikam, cik es sapratu, cik man tur džeki vietēji stāstīja, ka tas ir kaut kāds valsts uzņēmums, valsts kaut kāds jetu. Matam riņķi, mēs tur aizbraucām, vajadzēja tur labā pusē, bet labi, te ir kurā riņķī. Un es pats biju šokā, kad es dzirdēju šos skaidrus, cik viņi dod. Tādu es uzreiz pirktu. Nopēc mašīnas skaidrs, ka tev vairs nav jāremontē. Ja tev mašīna vienkārši kā pārvietošanās no A līdz B, es paņēmu... Bet tas jeturs jau forši izskatās. Viņš jau nav sūdīgs. Vienā kā Defenders. Ja tu brauc kaut kur no A līdz B, tu nekaifo no tās mašīnas, kā man vajag kaut ko tādu, kas ir, iedod kaut ko, bet tā, vispār, nekāda problēma. Tu čotka viss. Jeturs, man liekas, kaut Rīgā bija viena gabala, bija manījis. Kaut kur te grozījās laikam viens. Viņš baigi līdzīgais ir Defenderam. Reku dūmu vēl pie elektrostacijas nostājušies ar kompaktiņu reku velk. Vajadzēja šie faili iepūst. Kā saka, veči skatās, sveiks, lai dzīvo. Vai sēdē, tik tad skatījās. Jā, reku, piemēram, Jetūram forši, kad tev 10 gadu garantija, reku pasātiņa, piemēram, garantija beigusies un viņš ir izbeidzies. Reku nelec. Vajadzēja uzprasīt, ko mums palīdzēt. Izskatās, ka izbeidzies. Jā, taksistiņš, jā, viss. Siks nebūs pārplīsies tūkus. Robena? Zobena aizpeldēja. Tā kā taksists, Kā ir pareizi, robena vai zobena? Zobsiksne sauc. Zobsiksne ar robi, robsiksne. Bet arī zobi, jā. Vai robi? Man arī kā zobos robi, par robiem arī sauc. Labi, skaties, tad ko ar BYD? Ja tagad tev uzzvana vecais, man vajag iepūst failu BYD. Var iepūst vai nevar? BYD citiem var un ir kam nevar. Tāpēc, ka BYD uztaisīja vispār savējo kompu. Tas vispār cirks. Viņiem nav, ir kam ir Bosch un ir kam ir viņiemējs. Un nav neviens, viņi laikam tur īsti atlauz. Te pa labi griezīsim iekšā. Te? Jā.
Bet, ja kāds ar ķīnieki, kas tā brauc, piemēram, kaut kādu tur... Šitie GAC, kas ir visi Bosch MG1, mēs baigi daudz Dubajā viņus taisījuši visiem popsiem, atšāvieniem, uguņiem ārā. Elektriskajiem. Nē, parastiem. Tur ir 1,5 vai 2 litri benzīns. Apstāsies, uzbetīsim. Tas ir hibrīds, jā? Nē, hibrīds arī ir. Hibrīds ir Jetours. Es pa BID, bet šito GAC ir tāds. Man tas tāds, tie baigi daudz taisīt. Nē, es tieši prasu par ķīniešiem, kas ir elektriskie tieši. BYD, kas te jaunie, tad visi sīli vai kas viņi tu skaitās. Līdz tiem nebija ticis, līdz BID. Beyond your dreams. Vai build your dreams. Beyond your dreams. Ai, labi. Tā, nu ko, skatīsimies, kas mums šeit ir sanāks. Baigais. Ko mēmākais šīs aparāts. Ar citu zinu, tā atlaidīt, tas var mēmākā. Nu ko, sagaidām tu tās GPS. Kur jābrauc būs? Atpakaļ uz štrāsas ārām, pēdējās grīdām projām. Bet vajadzētu divas reizes, lai ir no divām vienu vismaz. Launch control mākus ieslēgt? Protams. Pamēģināsim, jā, pirmo reizi. Stokā jābūt ir 5,1, pareizi. 5,1, 5,2, kā kur raksta? Nu, var sakot, ap 5 sekundēm, no 4,9 līdz 5,3 tajā robežā jābūt, tad viss ir normāli. Un ar failu, parastajām auto pussekundi pieceļ klāt. To jau mēs pēc tam skatīsimies. Tad mēs tripā braucam ārā un skatāmies, cik tur mums sanāks no 0-100. Jā, tā kā drīzumā būs ZDX-ā Daino dienas, kādā mašīnītēm visu to pārējo, ka jāierodās būs, to mēs pastāstīsim nākamais video, tā kā obligāti pieseko, lai tu uzzinātu, kad būs nākamais pasākums. Un, protams, arī YouTube'ā būs vairākas reizes kaut kāda laivi un tā tālāk, kad mēs izlozēsim kādus mēmākos failus. Jā, un starp citu, ja nevajadzēs failu, bet tev vajag atprogrammēt Gairu, AdBlue, visu kaut ko tādu, to visu var pie ZDX izdarīt. Nu, viss meties ārā, startā ir pret kalniņu, bet objektīvi, viss met vienā. Aiziet. Iemetam avāriju. Nav vajadzīgs. Tur viena mašīna tik brauc. Kaut kas brauc. Tā, pagaid, launch control. Launch viss slēdzies iekšā, viss. Ir launch. Lai aizbrauc tikai pakaļ. Vo. Pastiet, precīzi rūpnīca 502. Bet ņem vērā to, ka mēs tad maucām pret kalniņu. Un nebija pats labākais statiķis, man liekas. Kāpēc? Launch control. Nu, viņš jau bremzē, jā. Gribējās bremzēt, lai viņš laikā viņam bija tāds kā cirtiens un nonāca. Bet es jau neko nevarēju izdarīt. Pedāls ir grīdā un bremžu pedāls nospiest. Vienkārši atlaid bremžu pedālu un viss, ko viņš dara, to viņš dara. Bet es jau pateicu, 0,60, 277 šim ir. 0,60, no 0 līdz 100 mēs nesen testējām Dodge Challenger ar 5,7 Hemi motoru. To var noskatīties iepriekšējā sērijā. Tā mums sanāca 0,60, 2,99 kaut kas tāds bija. Bet izskatās, ka būs bišķi jāpielādē. Bet ar aizmuguras piedziņu bija. Cik? 2,9 līdz 60. Nē, jūt jau, ka viņš neatsit vaļā. Nē, bet man viņš spolējis laiku. Šitas jau nekad neizspolējis. Tā kā 0,100, 5,05. Nebrauksim otrais. Nē, viss tiek gatavs. Te plus mīnus skaidrs, starts normāls, viss ir normāli, nekādi. Kas saka, nekas mums greizi nenogājam. Tagad braucam atpakaļ uz garāžu, piesies mašīnu un izmērs. Tā kā jā, visi, kas grib turpināt un skatīties mūs un piedalīties, piesakojot obligāti, jo drīzumā izlozēsim gan fails, gan visādas citas lietiņas YouTube'ā. Ja nebūs piesakojis un nebūs uzlīdz to zvaniņu, kas tur jādarās, es tur līdz galam pats nezinu, tad tu nesaņems notifications un tu nezinās, kas notiekās. Tā kā jā, braucam atpakaļ uz garāžu, sienam klāt, mēram zirdziņus un tajā būtīs failu un tad skatīsies, cik būs zirdziņa. Jūs raksta komentāru nodaļā, cik būs zirdziņa, cik tagad būs zirdziņa, cik pēc faila iepušana būs zirdziņa, cik ātri tad ieskriesies un, protams, uzvāri čefīriņu, uzēd lašmaizītes, ja nav lašmaizītes, paņem ikrus. Nu, ko, mācam uz garāžu. Cūku. Liela galvā. Jā, tāda reprinieka var uzmest. Nu, ko, esam atpakaļ iebraukuši garāžā, tu idās pieslēgsim pie jaudas, ten piesiesim un izgriezīsim. Labi, ZDX saka savas prognozes, kā tev liekas, cik būs zirdziņa ar rūpnīcas? Es jau zinu, es biju taisījis. Nu, cik ir viņam standartā? Parasti, arī labi, kā ir šiem elektriskiem aparātiem? Es zinu, ka jaunie visi BMW, kurus piesiem pie šeit,
izgriež uz ruļiem. Manējiem, piemēram, pēc rūpnīcas rāda datiem ir jābūt 510, bet mēs izgriezām šeit, viņi bija 518 zirdziņi. Tad kā ar elektriskiem, viņām parasti ir precīzi? Eminiekiem vienmēr, kad eminieks jauns, viņam bišķi vairāk ir. Jo atceries, tev bija tas sarkanais. Sarkanā 450. Kur veči durīs iebraukt. Jā, tāpēc ārā stāvot bija. Jā, bija 450, viņiem visiem 450, tiem, kam ir tie 400... 431. Jā, 431. Bet, kā ar elektriskiem, viņiem ir jauda norādīt precīzi, kā ir pasē, vai tomēr ir vairāk vai mazāk? Zin kā, tu elektrisku arī, viņi bišķiņ tādi, viņi nav tik viegli, viņiem ir nenormāli, viņiem ir griez uzreiz momentā, tāpēc viņi bišķiņ, tu viņi nevar daudzīt uzreiz, viņš pāraus šito te, bet plus mīnus ir tas pats vienmēr, Kas pasēja? Jā. Labi, cik tu parasti šudos esi izgriezis daudz, cik viņam zirdziņi parasti parādījās? Bija tie 380 vai tas, Jā, parasti 380 arī ir, 386, 308, 390 kaut kas tāds. 400. Labi, es nosaukšu šo 376. Skatīsimies, būs. Zemāk nebija bijis. Cipari kaut kādu pasaka vismaz. 386. 386, es saku 376. Nu ko, mērīsim un skatīsimies. Tad jūs rakstat komentāru noļaut, cik ir zirdziņi tagad. Nu ko, pirmais brauciens būs. Wow! Vai, riepas. Kāpēc? Ar kuru ātrumu? Elektrisko brīdi. Jā, tāpēc saku, var redzēt, ka pārmet ātrumu. Reku pārslēdzās no pirmā uz otrā. Pagadies, ko klusā tavē. Parastai būtu, ķipa tā. Tu to uztaisīji, Ieņem kompresor. Parasti, kad benzīnie griežā dīzeli, tad iesildās, pagriež pirmo, otro, trešo, ceturto un tad tik sāk griezt. Bet šajā gadījumā uzreiz pedāli grīdā un aiziet. Klausies, griež. Tu griezies sporta režīmu vai parasto? Kas tev tā izsports? Nē, sports, protams. Tā kas tev parādījās mums? No ko? Bez viena manēža. Manējais? Tavējais. 386. 387. Tu teici 386. Večiem parāda tur. Tie arī gaida. Ko? Jā. Un, nevar rādīt. Tur jau ir loterija. Tur nebrausties, tur loterija ir. Jā, tā kā... Tas dzirdēja veči. Nē, tad signāli nedzirdēs. Kas saka, likumu var pagrozīt noteikumus spēles ar atpagrozīt, kā jau nav nekas palaists. Jo vairāk followeri jākst, ko gribi, Jā. Tagad ir 387 zirdziņi, un griezīsim ar failu, tad iepūtīs failu iekšā, un tad jau 0-100 nomērīsim arī. Labi, vismaz failu oviču iekšā. Un tu tās izgriezīsim ar failu, tā kā raksti komentāri nodēt, cik būs ar failu zirdziņi. Tā, nu ko, fails ir iepūsts, tagad izgriezīsim ar mēmāko failu. Tā kā skatīsimies, cik tā jau dzirdziņi būs. Īstenībā baigi dīvaini elektroauto tā griezt uz stenda. Nav skaņas nekā, tikai kā skrituļi griežās un uļi griežās. Un jā, un nav tas iesildošais. Pirmais, otrais, trešais, bet te uzreiz griežās. Nevajag propelleri pat slēgt iekšā. Jā, nav kam pārkarst. Nu ko? Aiziet! Paskaties! Viena pret nakti! Viena pret nakti! Labi, neejot klāt! Kādam citam auto tik liela kāpuma faila. Es redzēju.
tik liela nē. Te ir kāpums ļoti jaudīgs. Te jau tas te kosmisks kāpums. Nu ko? Nu, pēdējās sekundes, kā jums liekas, cik zirdziņi ir? Nu, kāpums ir kosmisks. Bet benzīniekiem laikam cik ir maksimālais, ko dabūt ar failu klāt? Nu, ko tas redzēs maksimālais? Nē, ir jau dažādi, piemēram, kaut kādi, kas ir ierobežoti kaut kādiem Nu, tirgiem. rūpnīca sauta atbrauc pie teiem, tie pat Nē, failu. labi, kaut vai paņemam kaut vai to pašu, kas ir tas pats dīzels 316 kaut kādā F sērijā ar 100... 110 kW laikam. Nē, mazāks ir viens. Tas te ar cik ir 100 zirgiem ir viens. No, jā. Nu, tāpat ir jau kaut kāds 3-litrīgais, kas ir, labi, ok, davai konkrēti modeli F10 525, Jā, kas ir trīnieks 6 cilindri, ja? Viņam ir 204 zirgi. Jā. Tam uzreiz 100 zirgi nāk klāt. Tāpēc, ka viņš ir tušīts, un viņš ir trīstais tieši, kas ir jau 250. Labi, eminiekam ir kā arī, ja tu paņem 510 zirgi, iepūt failu apmēram, cik varētu būt 600? Nu, paskatāmies, ka mēs taisīsim tavu, es tev uztaisīšu versijas. Viena mapi būs vēl viena, un tad tu izvēlēsies. Es tev pateikšu, kurš ir bīstamāks, kurš... Tad apmēram tāds diezgan liels kāpiens jau dīzelim, normālam benzīnikam ir Sotaks plus klāt. Tad šeit ir ļoti jaudīgi. Nu ko, zirdziņi daudz. Tātad no 308 uz 627. Reik iepriekšējais mērījums bija un tagadējais. 387 uz 627. Jā, un tā tieši komentāra nodaļa ir jāiebraukt par šeit centrā, kad jau pēc pārmaksā kaut kādu 25 par šo 25 000 eiro starpību. 240 zirgspēki. 240 zirgspēki klāt. Jēzus, man tā pilnīgi gribās izgāzt. Viens ejais to iecēl iekšā. Jā, tas trīnieks dīzelīts iemetās iekšā blakus tēt. Jā. Normāls trīsturīgais BMW dzinējs, kas kaut 240, 250 zirdziņiem tiek iemests. Nu kā tas ir zirdziņi tikai, ja kas ar Ņūtoniem ir? Ņūtoni arī kosmos. Ņūtoni, tas jau pats galvenais ir. Kāds tur būs? Kas, 910? 910, 548 bija. Un tas taču ir vājprāts. Nu, 1000 Ņūtoni gandrīz. Nu, te jāgriež visi 4 skrituļus riņķī. Nu, ko man jau gribās izgriezt un nomērt. Labi, tad nākamais tagad jau solis. Atkal nākamā minēšana aiziet. Pirms tam mēs ieskrējāmies viņu 0,105,02. Tāda, kā tev liekas, cik tagad ieskries ar tādiem rādītājiem? Nu, zin kā, ja baterija nav laikam, tagad izgriezām vēl bateriju bišķi pakritusies. Tagad būs, nebūs pats optimālākais, ja tad mums jāpielādē. Bet būs, es domāju, 3,5 šitāda baterija jābūt. 3,5. 3,5, 3,6, nu zem 4 točni. Nu, es saku 3,3. Es teiktu 3,1, ja būtu pilna baterija. Es teiktu 3,15, jā, 3,2 kaut kas tāds. Tā viss nesamies testēt. Davai. Tā viss sienām vaļā maucam testēt. Un sienām tad jau, vaļā? Nu, reāli gribās izgāzt ar 1000 Ņūtonu, 627 zirdziņi, tas ir no 308, tas ir vājprāts. Un pat bišķi ekonomiskāks tad būs. Labi, visi sienām vaļā braucam testēties. Ko, laižam uz mūsu lokāciju, kur mēs nomērīsim tūlītās no 0 līdz 100. Un pie reizes, kamēr ripina, jā, ļoti daudz visu laiku raksta man gan privāti, cik maksās failu iepūst tādam aparātam vai var smagajiem iepūst failu iekšā. Tūlītās izstāstīšu, kas jādara. Pirmkārt jums ir, lai to noskaidrotu. Un, protams, ar Karbai promokodu jūs saņemsiet atlaidīti. Bet pats starts, ja jūs gribat noskaidrot, vai jūsu mašīnītē var iepūst failu iekšā, pats pirmais, ko jūs varat izdarīt, atturat ZDX mājaslapu vaļā un atrodat rekust pārbaudas savu auto jaudu. Ieliec, pieņemsim šajā gadījumā, nu paņemsim kaut kādu BMW standartiņš, kas ir 530, uzliekam 5. sēriju, un ģenerācija, tā jāatzīmē, būs noteikti F sērija, uzliekam, leģendāru S60 atzīmējam. 535. Jā, uzliekam 535 dīzeli, kur mums ir M-Killers, reku, šito 500. Porsche Killers. Tas ir Porsche Killers. Tagad ir grafiks apakšā. Reku, šeit visu grafiku redzat, un šādam aparātam iepūšot failu, oriģināli ir 286 zirgi,
Kāpēc 286 bija jābūt 300 zirgiem, 535 nebija? Nu, nē, 286. Sējas tam F10. Otram 272 pirms restāla. Tad būs 320 zirdziņi jums un 660 tas ir tāds, baigais laids. Protams, ka var vairāk, bet priekš tiem gadiem nav vajag Kamēr es neaizmirstu, aizbraucu Šmirdils uz riteņiem, motorolers. Savā motorollerā mēs iepūtīšu failu, man ir BMW C400 GT 19. gada un uz augšu, kas modelis iet, tādam var iepūst failu, mēs jau pārbaudījām, tā kā, ja noteikti tu šajā ZDX mājaslapā neatradīsi skūteru sadaļu, bet ja tev ir motorolers, tu gribi iepūst viņam failu, obligāti atver vaļā ZDX mājaslapu, tur būs WhatsApp podziņas, spied WhatsAppā, raksta, vai var iepūst un cik maksās un tā tālāk. Un tas attiecās uz visiem smagajiem traktoriem, neoplāniem, uz visu tehniku, ko tu neatradīsi ZDX mājaslapā tajā sarakstā, jo tur nav pagaidām, cik es sapratu, visas mašīnas modeļi jaunais katalogs drīz iznāks, jā. Es strādāju pie viņa baigi nopietni. Es katru iedziļinos, katru aparātu, lai visiem norādītu blokus, ko var izdarīt un opcijas, pieņemsim, kuram ir AD Blue, kuram tur pops var uztaisīt, kuram popcorn un tās visas lietas. Tā kā diezgan, baigi laikietilpīgs jautājums tas ir. Es tur pāris stundas dienā sēžu pie viņa, bet, Pārējās viņš sēž Tinder mačā, vai katrā telefonu uzreiz skaties, mačs fonā ir. Jā, tā kā visiem, kam ir kaut kādi jautājumi par cenām vispārējām, rakstat WhatsAppā, vai vislabākais ir zvanīt pa telefonu, visu izrunāt un visu. Jo man ļoti daudz, man privāti raksta, pa cik man ZDX iepūtīs failu, to vislabāk var atbildēt viņš pats. Es vienīgais var pateikt ar promo kodu, kārbais būs lētāk kā vienkārši iebraukt no ielas. Un, jā, failu cenas ir sākot ar 8 eiro, beidzot ar 3000 eiro. Tā kā viss ir ļoti atkarīgs no markas, modeļa, izlaiduma gada un kāds tam aparātam bloks ir iekšā. Un jā, tā kā traktoriem var, smagajiem var iepūst, rolleriem var iepūst, močiem var iepūst. Un citu, kas ar kvadrcikliem? Kvadrs daudz taisam. Tie topā ir, man liekas, kas ir CF Moto. CF Moto. Bet šitām punktu iepūst fails, ka es 50 un ripinu uz 86. Šīm ir fails iepūsts. Šīm ir failovičs iekšā noteikti, ka tehniskajā pasē norādīts, kā 50 kubīgais reāls 70. Jāpabrauc malā, 60. nāk. 60. reku tālumā paldē visu cieņa. 60. uzreiz ceļš jādod. Jā. Tā kā, jā, visi jautājumi, kam man var iepūst failu un kam nevar, rakstiet ZDX-am, jā, un kvadriķiem varēja noņemt ierobežotāju, ka viņi brauc laikam kā traktoru uz 80. Tur ir kaut kādas versijas, kur ir priekš kaut kādas, es nezinu, kā viņi tur pareizi viņus sauc priekš, ir ar zemākiem zirgiem, bet viņš ir notušīts tikai ar kompjuteru. Un to pieceļ apakaļ, protams, tur bišķi ar aizdedzēm var paspēlēties, tur, jaudu var dabūt klāt, viņš krietni labāks paliek. Un ātrumu ierobežotājs. Jā, ātrumu ierobežotājs. Šeit, ja kas drīkst pa kreiso josliņu braukt ar... Drīkst, kā Šmirdēls aiziet. Tur baigi lido veči. Sējasnieks arī notiek garām, sējasnieks jau nogriezies. Nav. Ej, šeit garām, tā tālāk krāvēs slēdzēja likums ir. Es jau prātīgi zinu pieredzi. Bet tas ir prātīgi, divas jostas priekš kam domāts. It kā, jā. Jā, tā kā par failiem pateikšu godīgi. Mēs esmu visās savās mašīnās iepūtis failu līdz šim, kas ir bijuši ģimenes mašīnas. Neminiekam, es savu nepūtu failu, man bija garantija beigusies, es to darīšu. Bet kāpēc iepūšu failu parasti ģimenes mašīnā? Pirmkārt, pats startiņš foršāks mašīnā, tie kā mašīna iekšā brauc no krustojuma, tā vieglāk aizbrauc viņi tev uz priekšu, jo griezīti palaiž uz leju, foršāk skrien. Otrkārt, arī patēriņš. It kā sīkums, bet uz 100 km litriņu var ietaupīt. Tas ir otrais. Un trešais priekš maniem pēdējais ir jauda. Tā jauda man pa lielam baigi nav vajadzīga. Tev mašīna jau standartā kā 250, 208 zirgt. It kā jau ar to pašu jaudu arī pietiek. Tīri tā mašīna paliek daudz dzīvāk. Pirms šādu X-iņu, X5 un X6 iepūšu failiņu, viņi 30 normāli skrien. Šim vajadzētu, jo man bija X6 šāds 3-litrīgais dīzels, pēc otaciņa jau man prasījās jauda vairāk. Tā kā tādam es noteikti pūstu failu iekšā. Bet pirmais man bija, lai tā mašīna dinamiskāka būtu no 0 līdz tā vieglāka grieza aiziet. Otrais man bija patēriņš, un tāpatās, ja brauc tālākos gabalos, beigās jūtu to patēriņš, jo krietni ekonomiskāks bija. Treškārt, tā jauda, kad izgriež pedāli līdz galam grīdā, jā, mums pa kreisi tur, tad tas man bija trešais. Man īsti baigi to pedāli grīdās tāpat nekad nespiedu viņām, bet, tiem, kam patīk iespiest grīdā pedālīt un gribās tā ātrāk skrien, tad noteikti vajag pūst failu.
Un mašīnas mūžu tas baigi nesaīsina. Protams, ja tu nespiedīsi no rīta līdz vakaram pedālu grīdā. Ja no rīta līdz vakaram spaidīsi tikai grīdā, tad skaidrs, ka būs mūžs īsāks. Nav neviena aizmugurē. Un tepat apstājamies. Tā vai met mierā ātri. Paga? Mums sāk sagaidīt, ka mums nulītes spīd. Ir nulītes. Paga, apstājies. Nu ko? Es saku 3,3 kaut kādas sekundes. Okay. Jā, bet baterija mazāk tagad. Nu aiziet. O, šī tas ir bliedzēts. Šī tas ir bliedzēts. 3,87. Nu nē, tāpēc, ka baterija redzi mazāk. Man bišķi labāk sanāca. 3,80. Labi, bet rēķini to, ka pirms tam bija, nu labi, ņemam 5 sekundes stabilais bija. Paskraidīt tur pa šo būtu 5,1, tad baterija bija normāla. Nu, tad bija pilna. Tagad redzi, viņi ir 70 proči kaut kādi. Un, jābūt bija 3,2. 3, tā kā tu teici. Tā kā 3,87 tagad ir. Tā vēlreiz pamēģinām. Nebūs jau baterija. Nu, pamēģini vēlreiz, tā padās. Bet tu, ne jau tikai šeit. Bet tu gribi teikt, ka katru 10%, kas baterijā krīt, līdz kaut kāda 8,5 ir normāli. Nu, viņš ir lielāks. Viņš būs. Viņš ir katru reizi pie mazā procentu jau vairāk griež nostīs. Bet tu katrā gadījumā ar failu var iegūt... Māmākā atšķirība blakus. Nē, labi. Ņemam vērā to, ka pirms tam bija 580 Newton. Tos Newtons vaiprātā jūt. Tagad ir gan 1000 Newton. Nu, šitas bliedzēts. Es ar šo mašīnas nobraucu daudz. Es zinu, kā viņi gāja. Te diena pret nakti ir. Nu, vaiprāts. Vaiprāts skrien. Vaiprāts. Reāli, 1000 Newton, 980 Newton, pirms tam bija 580. Tā kā tagad jau... Jā, bet redzi, laikam bija jābūt labākam, tāpēc, kad mēs izbraucam reāli, tagad ir jau 70 proči kaut kādi, jā, pači. Nu, man pilnīgi šī jauda jau šitā. Nē, nu labi, nu... Vairāk viņi nav vajadzīgi. Vēl kas viņam ir tagad ir tie, kam ir Porsche, tie jau zina droši vien ir overboost funkcija, kur strādā tikai launch control. Nu, kad tu tikai startē launch control, tad ir jā, 20 sekundes laikam. Jā. Tur, jaudīgāks pienāk, bet es viņu ieslēdzu iekšā uz, jebkurā brīdī viņi būs, piemēram, tu brauc tagad, uz kaut kādu 60, iemir. Tagad viņš ir tas saucamais overboost visu laiku aktīvs. Ļoti jaudīgi. Diena pret nakti. Pirms tam jau viņš labi skrēja, reiķini pirms tam bija 308 zirgi, bet tagad 627 zirgspēki. Tas ir ļoti liels lēciens. Nē, ir. Tas ļoti ir jaudīgi. Diena pret nakti. Labi, tāpat tas jau, kaut arī pēc šitā ņem 1,2 sekundes, tas jau baigi daudz. Kā 1,2. Standartā, tas ir pussekunda jau ir ļoti daudz ar failu dabūts ārā no mašīnas. Tas ir jau ļoti daudz. Tas ir ļoti viņam daudz. jābūt ir 3,2, 3,3. Tā kā visi, kam ir Porscheņi... Ar pilnu bateriju tas ir, es saku, pilnu bateriju. Jā, tā kā visiem, kam ir Taikani, jaunie Makani. Sāks ap citu Taikans, ja pat 25. gada atripini, kas ir facelifts, jau tam... Zin kā, nebija neko provējis, bet, jāpaskāda. Var sakot, ja tev ir Taikans, sazinies ar ZDX-u un ir jēga iepūst failu iekšā, skrien vaiprātā. Un mašīnā nekas no tā sliktāk nepaliek. Jo mašīna pat par sevi paredzēta un tie paši motori visi pats ir tiem GTS-iem, kuriem jau ir standartā tie 580 zirdziņi. Vecais tagad ir reāli, forši braukt. Tad bija tā, ka veči izmedīja ar 39 un nekad nevarēja izdarīt. 39 ir laba failiņa. 39 ar dūmiem gāja garām. Jā, ko es gribēju uzprasīt? GTS-am 568 zirgi kaut kādā pareizi? Zini, kā ir? Jā, vajag... Zini, kā ir kad tu skaties, tu tāpatās viņu var nologot to elektromašīnu. Paskaties, kas notiek visu ar strāvām tā tālāk. Un optimāli, maksimālo tu jebkurā gadījumā var panākt. Te ir optimāli, maksimāli, tu neko vairāk nevarēs dabūt. Nē, ja tur par to, ka ja GTS-am 568 zirgi, cik tur bija, tad viņam iepūkšot failu, viņam būs tikpat, cik šim tēd? Teorijā jā, bet man liekas, tur mainījās invertors, un tur būs bišķi vairāk. Es domāju, tur būs kaut kādi... Motors turbo uzpūst augšāk, 680? Nē, varētu būt pie 700. Tad GTS-am būs vairāk kā šim. Jo tagad GTS ir švakāks.
Tagad, jā, šis ir apskrējis GT. Tagad šitas ir parastais Taikans. 4 ir pa vidu starp GTS un Turbo S tur kaut kur pa vidu cīt šis sēž. Nu, Turbo vispār var uz 1000 zirgiem uztaisīt. Nu, es pats nebiju taisījis, bet es redzēju, ka tur... Turbo var uztaisīt uz to GT, kas ir jaunais. Nu, uz 1000 zirgiem. Tur jau jaunajiem būs citi motori, bet var uz 1000 zirgiem aptuveni uztaisīt. Tā kā viens Taikans brauc. Tā kā tākojam visus Taikanus iekšā, Taikanu īpašniekus, lai brauc uz ZDX un iepūš mēmāko failu iekšā. Nu ko, ZDX? Es nebiju gaidījis, ka šāds rezultāts būs. Bet ir forši. Ļoti. Nu, baigi patīk. Nu, jauda ir mēmākā. Tā kā, jā, rakstam komentāru nodaļā, kādas gribat aparāts atzīt uz ZDX workshopu, iepūst mēmāko failu iekšā. Un tas, kad arī, ja tu ielaic sportā, vai bez, parastajā normālā režīmā, tad viņš ir, laids tāds. Nav tas... Jā, tu vari pārslēgties. Jā, viss mods strādā, bet tas overboost funkcija viņi ir ieslēgta. Bet viņa sporta režīmā tikai būs normāli? Abos, bet tev šitajā parastajā normālajā režīmā būs viņa, viņa tāda laidena, kā tev pateikt, ar kaut kādu bišķi aizturā, sports uzreiz viņš. Jā, tā kā rakstam komentāru nodaļā, kādā mašīnā jūs gribat iepūst failu un... Paldies, ka skatījāties, un drīzumā jau taisīsim Daino dienas, kā varēs principā... Daino dienas, vajadzētu vēl kaut ko tur piesaistīt Daino dienas. Jā, rakstiet komentāru nodaļā, ko jūs gribētu, lai mēs uzrīkojam Daino dienās, mašīnas cienam pie stendiem, markas modeļus un tā tālāk. Jā, bet tu biji iedomājies vēl kaut kādu simulātoru? Jā, es plānoju atvest to Magic simulātoru nolikt, kamēr mašīnā griež jaudu uz jaudu stenda, var... Tas izbraukta simulātoru un te jau kaut ko izdomās, varbūt kurš ātrākais būs simulātorā vai kaut ko, un var sakot, to mēs vēl izdomāsim, kaut kādus labumiņus dabūs un tā tālāk. Tā kā rakstat komentāru nodaļās savas idejas, jo nebieži vien manējās ir tās pašas labākās, interesantākās. Jums jau var noteikti skatītāji arī labas idejas ir un rakstat jā, lai iekšā. ieraksta kaut ko interesantu var uztaisīt, bet piemēram, kā sanāk, vai kaut kādu izdomāt kaut kādu noteikts jaudas, pieņemsim. Lai ir, piemēram, no 400 zirgiem tās mašīnas vai es nezinu. Tā lai visi atbraukt. Paņem 5 no 100 līdz 150. Cik dienā var izgriezt mašīnas ruļiem? Stundā tāpatās stundu uz vienu būs. Kas bija tās Audi dienas? Audi dienās cik izgriezāt? Vajag pārprasīt, man liekas, 26 mašīnas izgriezt. Tas bija no cikiem līdz cikiem? Tas ir perebors, tur nevar. Kaut kādas reāli ņemam, 15, 20, vai 20. Tā ir visa diena. Nē, visu dienu. Tu negribēji visu dienu? Baigi negribās visu dienu nosēdēt. Labi, pa mašīnām daudzam izdomāsim. Tad jau visu vecais ar 5 jāņem. Nē, tas pa mašīnu daudzam izdomāsim, bet katrā gadījumā es domāju, ka vienkārši būs jāiesūt cilvēkiem savas mašīnas, un no visām mēs izlozēsim, kuras atbrauks, vai tās, kuras mums patiks. Skaidrs, ka es nebūšu tāds, kurš patiks tās pašas dārgākās, vai maksimāli interesantākās. Kā tu viņas pieteikumiem, piemēram, izlozē? Vai kā? Nezinu, lai sūtat WhatsAppā, to mēs vēl neko nesūtat, bet rakstat komentāru nodaļā, kā mums izvēlēties, piemēram, atsūtīs kāds 50 mašīnas no 50, 20. Lai būtu kaut kā interesanti, varbūt. Varētu uztaisīt jau īstenībā vairākas Daino dienas. Tas ir baigi dārgs pasākums, jo, lai jūs saprastu, viens grieziens uz ruļiem izmaksā 50 eiro, pareizi? Jā. Bet mēs varam uztaisīt leģendāro batlu Audi pret BMW, lai paskrienās. Tā vēl kaut kas tāds, jā. 10 Audi, 10 BMW, lai sabrauc. Jā, un kurš būs, Jā, un kurš būs, beigās saskaitīsim zirgus. Ja Audi grupa vinnēs, vai BMW grupa vinnēs. Uzmetīsim uz kalkulātoru, cik Audi pieņem. Kā tu viņus izvēlēsies? Ko te es saskaitīšu BMW vilksim motori jārā. Sarakstīsim uz lapiņas, auģikus, bembīšu un izvilksim. Tas ir labs. Tajā, protams, uztaisīsim noteikti Volkswageniem pa BMW. Kaut gan BMW atbrauks, tāpat BMW būs vairāk zirgi. Es arī būšu pa BMW. Sorry. Tu zini, kā normāla Audi? Kā tev pateiktu, Edmund, tie iegādājas sev tādu Audi. Kādu tu sev Audi iegādātos? Labi, neiet runa par R8. Es jau gribēju teikt, R8. Tas ir ārpus konkurences, tas ir foršs aparāts R8. Es arī pateiktu, es gribētu sev, Z8 BMW. Es nevarēju, es gribēju pārkāpt kaut kādu, es paņēmu tur, čomiem, pavizināties. Nevaru iestāstīt, kaut kas man... Ja tev tāda pasaka 10 sekundes laika izvēlēties Audi, viena Audi nosauc, kur tu ņemtu šo? 1, 2, 3, 4,
5, 6. Ko 7? 8 kaut kāda var būt? Kur tu uz lielo pārlicies? Nav Sedans jau nebūtu. Nē, es tad laikam paņemtu. Nebūtu nekāds supersporta, nekas tāds, tad es laikam RS6 paņemtu. Paga, tu jau neteici, ka var arī ņemt kaut kādu. Nē, es neiet runa par šitiem R8, kas ir, kā saka, uz Lambo. Es sapratu, jāņem dīzelīts kaut kāds pieticis. Labi, tu paņem dīzeli, es paņem RS6. Katrā gadījumā tas laikam tāds nauda, kas patiešām būtu, un RS4, kas tāds interesants būtu pārējie, tad nekā, Es atceros, tev bija tas baltais RS4. Tas bija līdz, man bija B5, kas bija 2.7, bija turbo. 5 no rīta kaut kur mauc. Ir bijuši izstādi. Raudžikiem ir pabraukāts, jā, bet skaņa RS4 bija baigi mēmā, kā tam 4 divniekam. Bet jā, katrā gadījumā... Bet viņš ir atmosfēra. Jā, man vizuāli viņi vēl šodien ļoti patīk. Tas bija tāds interesants 2006. 2008. gadi, kas tur bija mēmā keparāt. Bet labi, rakstā komentāru nodaļā, kā jūs gribētu, lai mēs to pasākumu rīkojam, palasīsim jūsu domas. Battles, BMW, Audi, tas taču ir kaut kas leģendārs. Tas ir grandioz. Cīnīsies atkal visi. Ķēdes, šāles, eļas, ceplameņi, ka visi šitie Audi Quattro labāks uz ruļiem. Skaties, gan vīzi Vilsakom aizbrauc, reku šitais blogers, zini, kas? Nē. Krievu blogers, kas tur Vilsakom, reku bija, jūs zina, kas skatās gan jau, ka es kaut kādu uz viņu uzraujos tur. Jā, šitas motos sastāvē, ka mēs monolīti bijām atbraukuši stāvēju. Jā, tā kā, labi, visiem paldies, ka skatījās, ieliekam laikus, visiem jauku dienu. Čau, 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 čau. Čau.